Nākamais transporta veids mēs varam pieminēt arī automobīļus. Un, ja mēs runājam par automobīļiem, tad ja personīgiem transporta līdzekļiem, tad valdība ir noteikusi dažādas ierobežojumus attiecībā uz privātiem transporta līdzekļiem, piemēram, Pekinā un vēl atsevišķās pilsētās ir noteikti īpaši nosacījumi, saskaņā ar kuriem vienu dienu, teiksim, drīkst pārvietoties tikai tie transporta līdzekļi, kuru reģistrācijas numurs beidzās ar pāri skaitli, savukārt, ja ir, teiksim, pirmdienā ir atļauts tikai šādiem transporta līdzekļiem pārvietoties, un savukārt citā pilsētas daļā var tikt noteikts, ka tieši šajā datumā var pārvietoties tikai tie, kuru reģistrācijas numurs beidzas ar nepārskaitli vai pārskaitli. Tā kā, šādi noteikumi pastāv dažās pilsētās. Bet, protams, cilvēki prot risināt radoši arī šādus ierobežojumus, jo īstenībā ķīniešu cilvēki ir ļoti tādi, spēja pielāgoties situācijām. Tad kā ir ar automobīļu koplietošanu, ja pasažieru uzņemšanu automobīļos? Rietumu valstīs, īpaši ASV, ir tieši ļoti izplatīta šī automobīļu koplietošana, tad vai arī teiksim, pasažieru uzņemšana, teiksim, cilvēki, kas dzīvo lielās pilsētās, kā Šanhajā, viņi arī nevēlas izmantot autobusu, un viņi arī tāpat nevēlas izmantot metro, un tāpēc viņi ir internetā izvieto tādus sludinājumus, teiksim, meklē cilvēku, kas strādā arī tuvu viņu darba vietā, un viņi varētu, teiksim, kopīgi apmaksāt. Viņi, teiksim, varētu piedalīties, lai apmaksātu benzīna izmaksas un kopīgi braukt uz darbu. Ir, piemēram, arī politiķi, tātad ASV, kas norāda, ka 90% no automašīnām, kas brauc pa lielceļiem, ir tikai viens pasažieris, ir automašīnas vadītājs, kas attiecīgi pēc mūsu domām būtu neliederīgā to transportu izmantošana. Latvijas iedzīvotājs skaits ir 2,2 miljoni. Kad es uzzināju, cik precīzi Latvijā dzīvo iedzīvotāji, tas mani pārsteidz, jo es negaidīju, ka Latvijā dzīvo tik maz cilvēku. Parasti tātad 2,2 miljonu, tādu vidēju izmēru. Ķīnas pilsēta ir 7-8 miljonu iedzīvotāju liela. Tāda tiešām ar vidēju izmēru pilsētu. Tātad mēs saprotam 4 lielāku skaitu nekā Latvijas iedzīvotāji. Izmēru ziņā, platības ziņā tātad būtu tikpat liela kā Latvijas teritorija, bet iedzīvotāju ziņā apmēram 5-4 lielāk. Kas attiecas uz dzīvesveidu, tad arī dzīvesveids Ķīnā ir ļoti īpašs. Daudz no jums zina par Iņjaņu principiem. Gribēju šajā sakarā vienkārši tātad minēt, ka Iņjaņi ir augstais un siltais. Un ar augsto un silto mēs saprotam nevis temperatūru, fizisko temperatūru, bet kaut ko citu. Ķīnas filozofijā norāda, ka ir nepieciešams rast līdzsvaru starp Iņu un Jaņu, starp augsto un silto. Faktiski šī nostādne ir ļoti lielā mērā līdzīga līdzsvarots attīstības principiem, jo mums kā cilvēkiem, kā individiem ir nepieciešams rast līdzsvaru starp sevi un dabu. Līdz ar to Ķīnas tradicionālie domātāji vairāk domā līdzīgi kā mūsdienās cilvēki. Bet jāsaka, mūsu domāšana kopumā ir vidēji visnotaļ draudzīga. Šeit jūs redzat ķīniešu tradicionālos ēdienus, gan ženšeņu, gan zupu, gan arī dažādas garšvielas. Ķīnas iedzīvotāji uzskata, ka McDonald's jeb KFC nav veselīga pārtika, jo tā ir
karstā pārtika, kas pārkarsē pēc mūsu filozofu domām, tātad mūsu ķermeni un tādējādi piesārņo to. Tādēļ tējas dzeršana vai, piemēram, zupas ēšana Ķīnā tiek uzskatīta par pietiekamu, lai apmierinātu ķermeņa nepieciešamību pēc karstiem šķidrumiem. Un, kā jau minēju, tad tiek uzskatīts, tātad, ka McDonald's un KFC ir neveselīgi, un tādēļ viņiem ir īpaša stratēģija Ķīnā. Viņi ir nedaudz mainījuši tātad šo ēdienkarti, lai tā būtu pieņemāka Ķīnas iedzīvotājiem, un Ķīnā KFC ir daudz populārāk nekā varbūt arī citās valstīs. Tāpat tās arī atkritumu pārstrāde ir ļoti svarīga. Gribētu parunāt arī par to, kā mēs to darām Ķīnē. Tātad veids, kā mēs savācam šos te atkritumus, ir centralizēts. Tātad līdzīgi kā šos te cilvēkus ir nepieciešams pasaukt viņus, viņi vienkārši savāks jūs atkritumus, un tāpat tās arī varbūt jums samaksās, ja jūs pārdosiet tukšās plasmasas pudeles, kas pēc tam tiek nodotas atkritumu izgāstuvē, un tas ir veids, kā ķīnieši tātad pārstrādā atkritumus fiziski tātad. Šajās bildēs jūs redzat atkritumu poligonus, kādi izskatās Ķīnā. Jūs varat redzēt arī, ka lielākā daļa tātad no materiāliem līdz 70% dažādi izstrādājumi tiek pārstrādāti. Ķīna ir vislielākais atkritumu pārstrādātājs. Šeit jūs redzat cilvēks, kas arī palīdz šos te atkritumus pārstrādāt. Es personīgi esmu pateicīgs šiem te cilvēkiem. Neskatoties uz to, ka tātad tiešā veidā viņi varbūt neuzlabo vidi, bet šādā netiešā pārstrādes veicināšanas ziņā tātad veicina tās pārstrādi. Tas būtu viss, kas man būtu sakāms. Paldies par uzmanību. Redziet, ir tomēr Ķīnai arī zaļā krāsa raksturīga. Paldies par prezentāciju. Lūdzu, vai ir kādi jautājumi? Šī te zaļā kustība Eiropā un zaļais dzīves stils un vidē draudzīgais dzīves stils kļūst arvien populārāks Eiropā. Mēs būvējam pasīvās mājās, izvēlamies vietējo pārtiku. Kā ir ar šīm te tendencēm Ķīnā? Vai tās arī popularizē plašsaziņas līdzekļu, vai cilvēki pamazām maina savus dzīves izvēles, vai šāds dzīvesveids kļūst populārāks mūsdienās? Jā, jāsaka, ka rietumu dzīvesveids arī ir kļūst visnotaļ populārs Ķīnā. Cilvēki, kas iegūst izglītību, kvalitatīvāku izglītību, tātad ir vairāk ieinteresēti pārņemt šo te rietumu dzīvesveidu, jo tas ir radikāli atšķirīgs no ķīniešu tradicionālā dzīvesveida, bet arī mūsu filozofi, jeb tie, kas piekrīt mūsu filozofijai, piemēram, mani vecāki negrib neko mainīt savā dzīvesveidā. Ja paskatāmies, teiksim, uz šo te rietumnieku pārtiku, tad viņi uzskata, ka rietumnieku pārtika ir neveselīga un neļauj man, piemēram, to ēst. Tāda bija tradicionālā pieeja, vēsturiskā pieeja, bet tagad rietumnieku dzīvesveids kļūst arvien populārāks, jaunieši ir daudz vairāk gatavi izmēģināt jaunas lietas. Vai jūs varētu nosaukt varbūt kādu labu, teiksim, ķīniešu dzīves uzvedības normu, ko mēs kā vidē draudzīgi varētu pārņemt Latvijā, vai varbūt varētu nosaukt kaut ko Latvijā mēs darām, ko mēs varētu eksportēt, pārdot ķīniešiem, tad eksportēt uz Ķīnu? Es domāju, idejas ne jau kaut kādas preces mēs varētu eksportēt tās uz Ķīnu. Es domāju, ka Ķīna varētu eksportēt pati kaut ko, varētu eksportēt šos atkritumu savācējus. Latvijā, par cik es dzīvoju, Latvijā, es neesmu redzējis pārāk daudz cilvēku vispār. Nē, bet, arī šī atkrituma dalīšana nav īpaši populāra Latvijā. Šeit es arī, piemēram, nedalu atkritumus. Tad dzīvojot Rīgā, jūs nedalat atkritumus. Jā. Ak, Dievs, vispār šokējoši jaunumu, bet, neuztveriet to varbūt personīgi, bet es gribētu dalīt, bet, no rītdienas jums ir jāsāk gan dalīt, ja? Norunāsim tā. Vai ir vēl kādi jautājumi?
Tad mēs varam atstāt arī jautājums pusdienu pārtraukumu. Džēni, jūs taču paliksiet arī pēc pusdienas pārtraukumu. Mēs varam tad arī kafijas pārtraukumā vai pusdienu pārtraukumā arī parunāt. Nu, paldies jums un neliela dāvaniņa arī jums par uzstāšanos. Paldies, pāriesim pie mūsu tā teikt pieredzes un zaļā zelta. 53% Latvijas valsts ir zaļi, ar mežiem bagāti, un te lūk Latvijas valsts meži komunikāciju vadītāja Inga Petersone. Inga, lūdzu, par to, vai mēs pareizi vai nepareizi apsaimniekojam. Jūsu organizācijai pēdējo gadu laikā daudz pārmet, ka jūs pa lētu naudu mūsu Latvijas zaļo zeltu